Šodien ir 16. augusts, Rīga. Nu jau laikam pulkstens kaut kāda 8-6 bija atklāšana 3 zivu bistro, kur mēs ar Mārtiņu darbosimies arī par 3 pavāriem, bet Mareks, jā, kur šitien te būs šefpavārs. Nu, esam atlauzuši jau šodien apmēram pie 1000 austurēm. Vēl leduskapī kāds 500 ir. Viss notiekās, viss turpinās. Tā kā, redz kur. Čau. Čau. Čau, jā. Tad. Jā, tad tas. Labi, paldies, jā. Prieku jums dāvana. Šajā dienā ar visām pulsām. Čau. Tālāk. Nu jā. Ciemiņi no laukiem, no Dikļiem. To notiek kā bistro. Redz, kur lete, kas viss notiekās. Kāpēc kā bistro? Jo tieši tā, šitien te varēs viesi paši nākt ņemt. Un arī tās cenas būs attiecīgi daudz lētākas. Redz, kur ir jau siļķa. Nu, es nezinu, domāju, 80 centīmi būs rītā, tad cenas reķinās, jā. Austeri vien arī varēs dabūt par kādu lats 50 vai kaut kā tā. Tas bija kaut kad ziemā, mēs ar Mārtiņu un Miku Mērānu devāmies uz Kamerūnu. Pāris dienas vajadzēja pavadīt arī Briselē, kur bija riktīgi daudz visādi zivju ēstuves. Tur ārā augs, viss stāv, pasūt tunčus, garnelus ar vīniņu, dzer un ēd. Un likās, kāpēc kaut kas nav šitajos platuma grādos. Tad aizbraucām vēl līdz Kamerūnai. Un to, ko jau mēs visi zinām, pavisam vienkārši. Tur zvejnieki noķēruši uz griliem taisā garneles, kalmārus, zivis un dod ēst. Un tā kā mēs tikai to vien tur darījām, kā zivis ēdām, sapratām, jābrauc atpakaļ un jātaisa augšā. Nu, un tā arī tas viss radās. Kura ir tā zivs, ar ko jūs mēģināsiet pieredzināt latvieti, kas viņš nezin, kas tas ir? Jā, tā var būt tās, ko mēs mēģināsim izdarīt ar latvieti, pieredzināt viņus ēst gliemežus. Jo līdz šim, labi, mēs austeris zinām, mēs mīdīs zinām, bet par pārējiem gliemežiem, mēs tā baigi aizdomīgi. Un tad tas būs viens, ko mēs mēģināsim darīt. 3 zivu bistro, Rīga, Smilšu iela 14, Vecrīga.